Tagad mēs pagatavosim kartupeļu baraviku zupu. Un tā ir tāda riktīga ziemas zupa. Un kas mums ir nepieciešams? Buljons, saldais krējums, eļļa, sviests, šalotes, timijāns, ķiploks, kartupeļi un baravikas kaltētas, kuras mēs jau esam izmērcējuši. Ņemam kartupeļus un sagriežam nelielos kubos, jo mums kartupeļus vajadzēs, mēs taisīsim nevis kā krēmzupu, bet kā biezzupu. No sākuma ieliksim vienu daļu kartupeļus, kuri mums vāroties izšķīdīs un veidos tā kā biezeni, un pēc tam pieliksim otru pusi. Tas, kad ēdot, tad mums tie kartupeļi arī, lai mēs viņu jūtam. Kartupeļus esam sagriezuši, nākamais, ko griežam, ir šalotes. Šalotes, teiksim, ir tie paši sīpoli, tikai nedaudz savādāki. Viņam tā garšas īpašības, viņi ir daudz maigāk kā parastie sīpoli. Protams, ja nav šalotes, tad var izmantot sīpolus. Nākamais, ko darām, ķiplokus sagriežam. Varbūt tas jums būs kāds jaunums, ko jūs varat aizgūt, kad man vismaz ķiploks ir ērtāk sagriezt, kad uzlieku nazi, bet uzmanīgi, lai asmens ir nojumst projām, uzliekat roku un saspiežat. Un tad mēs paņemam, sagriežam šādi. Vēl atlicis tikai sakapāt baravikas, kuras mēs esam aplējuši jau iepriekš ar siltu ūdeni un izmērcējuši. Tad sakapātās baravikas liekam atpakaļ ūdenī, jo to mēs arī pievienosim klāt zupai. Tagad mēs varam iet pie plīts un visu sākt gatavot. Lūk, esam visu tātad jau sagatavojuši. Ielējam katliņā eļļu. Pieliekam sviestu un gaidām, kad tas uzkarsīs. Kad ir normāla temperatūra, liekam iekšā pirmām kārtām šalotes ar ķiplokiem. Nevajag ļoti lielu liesmu, vajag uz mērenas, jo mums šos ķiplokus un šalotus nevajag sacept, teiksim, mums viņus vajag sasvīdināt. Tad ņemam kartupeļus un pusi no šā daudzuma pievienojam klāt katlā. Un pagaidām nekādu šķidrumu nelejam, lai viņi tā arī sviestā nedaudz pasautējās. Pieplūcam klāt timijānu. Visu apmaisām un tos kartupeļus vēl kādas minūtes 4 pasautējam. Tad pievienojam klāt sagrieztās baravikas un buljonu. Un tagad apmēram minūtes 15 uz nelielas uguns visu to vāram. Kamēr tie kartupeļi sāk šķīst laukā, mēs viņiem arī palīdzēsim ar karotu paspaidot, un tad turpināsim vārīt zupu. Lūk, ir pagājuši kāds minūtes 15, visu uz lēnas uguns ir vārījies, un kā mēs redzam, kartupeļi jau sāk jukt laukā ar manu palīdzību. Tagad, ko vajag darīt? Vienkārši viņus visus saspaidīt. Tad pievienojām pārējos kartupeļus klāt. Apmaisam, un tāpatās tagad varam pievienot sāli. Un vāram vēl minūtes apmēram 10. Kas pēdējais atlicis pievienot šai zupai ir saldais krējums. Ielējam saldo krejumu un
ļaujam uzvārīties un varam uzreiz pasniegt. Nu, lūk, zupa arī ir mums gatava. Atliek vien viņu porcionēt, uzbērt pa virsmu svaigu timijānu un labu apetīti!